Nu, labrīt. Mani jau ir sakoduši un miljons odi. Nē, kaut pāris iekoda baiginies. Nu, es tagad centīšos uzpumpēt supu, pasupot. Ātri, viņam nav nekāda iemalka. Viņš iekristīs. It kā tā upe izskatās tāda plata, liela, bet viņa ir rītīgi sekla. Tā kā reāls varētu izkāpt ārā, man nezinu, būt līdz celim kaut kur. Īstenībā es to supu vispār neizmantoju kā supu. Kā kajaku, tā pareizāk, laikam varētu teikt. Bet, nu, tad laikam man nepatīk supot. Bet sēdēt un airēties man nežēlīgi patīk. Jā, man sanāk, es vajag filmēt ar telefonu. Var foršākas kadriņas noķert, jo tā ir palielam action kamera un nav īsti tā baigi. Wow, kur ūdens rozi maucam pakaļ. Kā mēs varētu viņu piedriftot tā labāk klāt. Te ir riktīgi sekls. Es ceru, ka man tā spura neiedursies. Ok, man spura durās. Sasodīt būs jākāp jārā. Jākāp upē augstajā. Cik augsts ūdens. Cik augsts. Tu gaidi, ja? Jā, aiziet. Esam tiltā. Karstī man ir visu laiku. Nu, lūk, mēs esam visas mantas savākuši. Kāds laiciņš paiet, kamēr arī to izdara. Lielākoties, var teikt, nefilmēju. Tās grūtākās vietas, teiksim tā, kad sups jānovāc, jānotīra, viss telts jānovāc, viss galds, nu, tas paņem diezgan ilgu laiciņu. Bet, nu, ir to vērts savā ziņā. To visu darīt, lai būtu forši. Tad mēs laikam tagad brauksim uz Kolku. Pasteigāsimies, baigi daudz nesteigāsim noteikti, jo Enzo ir šausmīgi noguris jau no iepriekšējās reizes. Viņš nav īsti atpūties un to var ļoti labi redzēt, jo viņš bieži prasās mašīnā gulēt un viņš nav pieradis gulēt tā vienkārši kaut kur ārā, jo nu, viņš ir bailīgs suns. Nu, lūk, un tad mēs mašīnā viņu ielaižam. Mēģinam, lai viņš paguļ vismaz kaut kā tā, jo viņš pats prasās. Tā kā sakam, atā irbei. Atā irbe. Tu bija ļoti skaista, forša. Man ļoti patika uz tevis paslīdēt ar supu. Mēs atbraucām tagad uz to Kolkas ragu. Protams, te ir nenormāli daudz cilvēku. Nezinu, kā mums ies, bet, nu, jāiziet, ir jāpaskatās, ja jau mēs esam šeit tik tuvu. Tagad sanāk, es esmu pašā galiņā. Man liekas, tā sanāk. Nenormāls vējš. Smirdīgs arī te tāds ūdens sastāvējies. Bet ir okei.
diezgan karsti. Grūti ir Enzo. Es viņu atlaidu vaļā pagaidām. Te neviena nav. Bet, nu jā, kā kāds sunīts vai kaut kas tā viņam. Vēl tas, ka viņš noguris, viņam vēl grūtāk. Tāpēc baigi nestaigāsim arī par stundu. Mēs samaksājām 2 eiro stāvvietai. Kā ilgāk par stundu mēs arī neplānojam palikt. Bet nu, smuka vietiņa, jā, kāpēc ne? Jāatbrauc noteikti kaut kādā vēsākā laikā, kad mazāk cilvēku. Un mēs tagad piestājām Rojā. Rihards te kaut kad ir bijis, un tad kaut ko jau ir redzējis, zina. Es nē, protams. Es tikko pamādos arī. Nogurums ir jūtams un kā vēl, bet, nu, forši jau kaut ko savādāku redzēt nekā kā parasti mūsu pusē Vidzemē. Vai apvērt? Tagad atbraucām uz Mērsraga bāku. Bākā mēs, protams, nekāpsim, bet pastaigāsim tepat, un es ieraudzīju, ka te var nopirkt pašapkalpoties un paņemt gailenītes. Man tieši skaidrā naudī. Ņem 2 gabalus 5 eiro. Varbūt atpakaļ ceļā. Tas šūpols nav domāts šūpols, bet tur ir nopučēties. Nu tad Mērsraga bāka ir apskatīta. Aiz žoga. Palielam atkal brauksim tālāk. Tā mēs visu laiku braucam gar visādām jūras pilsētiņām. Kaut kur piestājam, kaut ko apskatam. Es pat pusi gandrīz nezinu, kur mēs tur piestājam. Bet lēnā garā brauksim uz māju pusi. Redzēs, kur vēl apstāsimies vai neapstāsimies. Bet, nu jā, jūras būs gana daudz mums šodien, es tā jūtu. Bet forši man patīk arī kaut kā šādi savādāk pavadīt to dienu. 2, 3, 4, 5. Nu tā, mēs tagad esam Rīgā. Vēl kaut kāds bišķiņ laiciņš mums ir, lai kaut ko padarītu. Tā, kad es ar kolēģi aizlaidīšu līdz Ušakovu kepkai. Pačilosim, es tur baigi varbūt neko nefilmēšu, bišķiņ mūs filmēšu kaut ko, jo viņa būs savu sunīti un es Enzo atstāšu mājās, jo viņš šosmie piekusis un labāk nē. Bet mēs arī gribam iepazīstināt sunīšu savā starpā, tā kā to kaut kad nākotnē, bet pagaidām aizbraukšu ar Ričaku, pabraukšu un pasēdēsim tajā Ušakovu kepkā un varbūt būs saulrietis, varbūt nebūs, nevar saprast, tāds apmācies, bet kaut kā tā. Viņa ir nopietni pieslēgusies.